tas brīnums, kas notika, kad tās attiecības, kuras bija, es nezinu, vecs sarūsējis Opels, ja, kurš bruka kopā un vairs nevarēja pabraukt un viss, ka pēkšņi Dievs kaut kādā, es nezinu, dienu, nedēļu laikā tās attiecības mums pārveidoja par jaunu, skaistu, vienalga brīnišķīgu, kuru mašīnu, un pēkšņi vienkārši viņas tā kā uzplauka. Un tie, kas droši vien ir gājuši cauri kaut kādām līdzīgām lietām, zina, ka tu nevari to mīlestību tā uztaisīt. Ja viņi ir salaizts dēlī, tur ir par riktīgam, nevar tu vienkārši. Tur ir kaut kāds rūgtums, tur ir kaut kāda nepiedošana, tās visas lietas sakrājās, uzrūkst, samaisās un nevar neko ar to cilvēks izdarīt praktiski, bet tas vienkārši tā atzīšanās Dievam, tas skaidri viss, mēs varbūt neko nesaprotam, bet mēs saprotam, ka vienkārši jādzīvo savādāk un jāsāk meklēt Dievs. Notika kaut kāds absolūts brīnums, tas bija kaut gada mīs, tur Ziemassvētku, vecgada, jaungada laiks, un mūsu tās attiecības vienkārši atzima kaut kāda kā jauna, skaists, brīnišķīgs zieds, un mēs arī tikāmies. Mēs tur lasījām kopā Bībeli, lūdzām, neko daudz varbūt tur nesapratām vai kā, bet vienkārši tas, kas notika mūsu attiecībām, bija absolūts brīnums. Un